Nu, piemēram, ja vecāki grib jūs sankcionēt ekonomiski, viņi droši vien jums nedos kabatas naudu. Pasaulē būs labi, jo pasauli izglābs Trumps. Cilvēka dzīve ir iespējama divos stāvokļos – ciešanas un garlaicība. Zinātniski pierādīts, ka jo mēs esam gudrāki, jo grūtāk ir būt laimīgam. Arī objektīva realitāte ir cilvēku konstruēta. Un es tiešām esmu lepns par jūsu plašajām un atvērtiem sirdīm, bet atceramies, ka 2 + 2 aizvien ir 4. Ciešanas sāpes sirds tikai jūt, nolādēts liktenis cilvēkam būt. Jo kopēji pieņemtie lēmumi ir palīdzējuši Latviju izvest no skumjā postpadomju valsts statusa. Man ir viena problēma. Tad, kad politiķi runā, cilvēki viņiem netic. Bet šoreiz man vajag, lai jūs man noticat. Visuma vilkme uz bezdibeni ir beigusies. Mēs piedāvājam noslēdzošo argumentu. Cilvēce sevi ved uz iznīcību. Komunicējiet, un jūs drīz gribēsiet dibināt attiecības nevis ar cilvēku, kas ir dzīvs, tepat Cēsīs vai Valmierā, bet ar mākslīgo intelektu. Jo tas jums dos labāku mierinājumu, un tad jūs varēsiet ar viņu kopā pārnāt psiholoģiska rakstura problēmas, uzpīpējot marihuānu. Apsveicu jūs! Kā jau šodien vairākas reizes tika minēts, ka Baltijas valsts ir vienā laivā. Tāpēc būtu tikai loģiski, ka mēs sadarbojoties airētu uz vienu pusi. Aktīva ārpuszemes civilizācija meklēšana prasa ievērojams finanšu un tehnoloģiskos resursus, kurus cilvēks varētu izmantot krietni liederīgāk. Mums nav citu variantu, kā saprast, ka mēs drīz kolonizēsim citas planētas.